Labrīt visiem! Labrīt klienti, sadarbības partneri, publiskā un privātā nekustamā īpašuma apsaimniekotāji. Valsts īpašumā un lietošanā esošais nekustamo īpašumu ēku portfelis veido vairāk nekā 5 miljonu kvadrātmetru, kas sevi ietver sākot no biroja ēkām, mākslas, kultūras iestādēm līdz pat drošības un veselības iestādēm. Valsts nekustamie īpašumi ir atbildīgi par 13% no visiem valsts īpašumiem. Un mūsu redzējums ir ne tikai attīstīta un efektīva nekustamo īpašumu attīstīšana, bet arī datos balstīta un ilgtspējīga nekustamā īpašuma uzturēšana. Kā lielākais no valsts īpašuma apsaimniekotājiem, mēs redzam, ka šobrīd īpašuma apsaimniekošanai tiek piemēroti dažādi standarti. Ir atšķirīgs pieejas izmaksu uzskaitē un dažos gadījumos formālu standartu nemaz nav. Tamdēļ, lai veicinātu sadarbību, uzlabotu apsaimniekošanas procesu, ieviestu vienotu, efektīvu un valstī izdevīgu standartu kopumu, valsts nekustamo īpašumu komanda ir izveidojusi apsaimniekošanas vadlīnijas. Apsaimniekošanas vadlīnijās ir iekļauts gan Latvijas, gan starptautisku ekspertu pieredze un ieteikumi. Ko nosaka šīs vadlīnijas? Ko sniedz viedās tehnoloģijas un kā izmantot elektroenerģiju efektīvi? Un vai roboti un mākslīgais intelekts iespējams pārņems apsaimniekošanu? Uz šiem jautājumiem mēģināsim šodien atbildēt jums. Mani sauc Aija Ikstena un es esmu Valsts nekustamo īpašumu korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja, un man būs šodien tas gods moderēt šo pasākumu. Pavisam īsi par tehnisko informāciju, pasākums tiek filmēts un arī fotografēts, un, protams, būs iespēja uzdot jautājumus. Bet par to, kāds ir VNI redzējums par valsts īpašumu pārvaldīšanu un potenciālo iespēju to uzlabot un modernizēt, došu vārdu valsts nekustamo īpašumu valdes loceklim Andrim Vārnam. Lūdzu. Jā, paldies, ļoti oficiāli. Prieks jūs visus redzēt, prieks, ka jūs esat tik kuplā skaitā, ļoti daudz pazīstama seju, ir arī jauns. Prieks, un prieks, ka mūsu darbs izraisīs tādu interesi. Pāris gadus atpakaļ daudz no jums noteikti ir iepazinušies. Mums ir tik izstrādāts publiskā sektora biroja izveidas vadlīnijas, kurā mēs stāstījām par to, kā veidot mūsdienīgu darba vidi, kā pielāgot to esošajiem darbinieku vajadzībām. Un ļoti apjomīgs dokuments, nevienam nekas nav jāizgudro, ņemam un lietojam. Un nākamais mūsuprāt secīgais loģiskais solis bija stāstīt arī par to, nevis kā mēs ieviešam, kā mēs izstrādājam un kā mēs kaut ko izveidojam, bet kā mēs arī uzturam. Un tāpēc, ņemot vērā mūsu un starptautisko pieredzi, tapa valsts īpašuma apsaimniekošanas vadlīnijas, jo mēs saprotam, kad viss notiek diezgan sadrumstaloti. Daudz, ko jūs šodien dzirdēsiet, noteikti jūs arī ikdienā lietojat. Arī mēs paši lietojam. Daudz kaut kas arī iespējams būs jauns, bet pats galvenais bija salikt to tādā loģiskā secībā un izveidot kopējo izpratni, kā mēs valsts īpašumu apsaimniekojam. Un runājot par kontekstu, tad to, ko mēs saprotam, kad valsts īpašumā un lietošanā ir vairāk kā 15,000 īpašumu. Tā skaitā mums, jums, un vēl ir kaut kur, to, ko mēs cerams drīz apkopot un uzzināt. Tāpat īpašumu apsaimniekošanai tiek piemērot dažādi standarti, to, ko mēs redzam, kad viena iestāde telpas uztur vai veido šo te apsaimniekošanu pēc augstākiem standartiem, citi pēc zemākiem, tieši tāpat arī ar īpašumu apsaimniekošanu, īpašumu, kas tiek nodot lietošanā, tiek uzturēti dažādi. Ir labi piemēri un ir ne tik labi piemēri. Tieši tāpat šī atšķirība apgrūtina mums iespēju sadarboties, uzlabot, ieviest jauninājumus, jo mēs nespējam salīdzināties. Bieži vien gan no finansiālas puses, gan no apsaimniekošanas puses mums ir it kā izpratne viena uzturēt īpašumu, bet arī pašā laikā mēs nespējam salikt ailītes kopā, ne ciparus, ne kvadrātmetrus, un tieši tāpat mēs nespējam noteikt standartu līmeni vienā iestādē vai otrā iestādē, vienam īpašumam vai citam. Un, protams, nekustamo īpašumu pārvaldīšana mums ir sadrumstalota.
Nav mērķis, ka mēs tagad sakam, liekam visu kopā un tad pārvaldam, bet stāsts ir par to, ka mēs to varētu darīt vienādi. Un tas mums palīdzētu salīdzināties un saprast, kur mums ir lielākā efektivitāte. Šeit jūs atpazīsiet sevi. Ja, šeit mēs esam droši vien, ka visi, kas ir valsts īpašuma pārvaldītāji, specializētie, bez šīm te iestādēm un sabiedrībām ir arī īpašuma pārvaldītāji iekšā dažādās departamentos, iestādēs, ministrijās, kuri šeit vēl nav nosaukti. Par vadlīniju pielietošanu, tas attiecas uz publisko sektoru un tā lietotajiem īpašumiem, un mēs vēlamies ar to arī noteikt minimālās prasības, kā to īpašumu pienācīgi apsaimniekot. Jo, kā jau es iepriekš minēju, tad ir tā, kad mēs redzam, ka šī dažādā izpratne par apsaimniekošanu, arī budžeta ietekme, protams, uz apsaimniekoto objektu noved pie tā, ka objekts ir bieži vien tiek mums nodots jau tad, kad ir pilnībā nolietots. Un, ja mēs saprotam, ka kāds ir paņēmis šo īpašumu savā paspārnē vai savā pārvaldīšanā, apsaimniekošanā, tad mēs arī vēlamies to, lai tiktu ievērots vadlīnijas un šis īpašums tiktu saglabāts valstī ilgtermiņā, nevis kā tas bieži notiek, vienkārši nodzīvots. Un tad vadlīnijas arī papildina, nevis aizstāja spēku esošos normatīvos aktus. Protams, kad šodien mēs pastāstīsim par šīm te vadlīnijām, tieši tāpat mēs sagaidām no jūsu puses arī kaut kādu atgriezenisko saiti, kas varbūt liekas papildināms, varbūt labojams. Un tādā veidā mēs gribam izveidot jaunu to normatīvu aktu, kas reizi uzdot pa pienākumu pienācīgi rūpēties un apsaimniekot šos te īpašumus. Runājot par priekšrocībām, tas galvenais, ko mēs gribam panākt, ir šī te ilgspējīga ilgtermiņa nekustamā īpašuma lietošana, un tas ilgtermiņā nozīmē arī publiskā sektora efektivitāti, tieši tāpat arī par cilvēku drošību runājot, veselību, labklājību, jo bieži vien mēs arī redzam, kad tiek novārtā noliktas tās lietas, kas nedrīkst būt. Ja mēs runājam par tādām lietām kā darba aizsardzību un ugunsdrošību objektos. Tāpat mums ir skaidri izpratne par prasībām, metodoloģijām starp valsts un privātajām organizācijām, kā mēs veidojam savas attiecības. Tad iespēja publiskā sektora iestādēm celt savu veiktspēju un darbības efektivitāti, un tādā veidā mēs spējam ietaupīt arī valsts līdzekļus, jo skaidrs, kad esot vienotai pieejai un spējot salīdzināties, mēs spējam viens otram palīdzēt un parādīt, kur ir tā efektivitātes punkts, pie kā mēs varētu arī tiekties kopumā. Un vienotas platformas nodrošināšana visu veidu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem. Par to arī, ja runājam par mūsu sadarbības partneriem, bieži vien viņi izsaka bažas, kad no valsts puses ir ļoti daudz klientu, un tādā pašā laikā katrs no klientiem pilnīgi savādāk uztver šīs te sadarbības, veido iepirkumus, un tā tālāk. Un ļoti viegli atvieglot arī šiem te tirgus dalībniekiem, ja mēs vienādi šos te iepirkumus veiktu, un tā mums būtu vienāda izpratne par to, ko mēs vēlamies nopirkt. Un pēc vienotiem standartiem apsaimniekots īpašums, skaidrs, ka atkal mēs spējam salīdzināties, mēs saprotam, kur ir un kurš ir valstī, teiksim, efektīvākais risinājums, kā to darīt. Un pats galvenais, kad ieviešot šo standartu, mēs nepieļaujam to, ka īpašums ilgtermiņā tiek nodzīvots un beigās tās izmaksas ir krietni lielākas. Tas no manas puses viss. Es došu laikam vārdu. Paldies, Antri. Mēs dodam vārdu nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas pārvaldes direktorai Baibai Kaupasai,
kuri jau pastāstīs detalizētāk par pašām apsaimniekošanas vadlīnijām un arī to, cik būtiski ir iesaistīt klientus. Lūdzu. Sveiciens visiem! Liels prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Laikam pirmo reizi redzu tieši vienu vietu visus, kas nodarbojas ar tik svarīgu, nozīmīgu darbu, ar valsts īpašumu apsaimniekošanu. Jā, Andris stāstīja par kontekstu, kā vadlīnijas tapušas, kāpēc tās ir tapušas, tad es vairāk pievērsīšos jau pašam dokumentam. Pirms stāstu par dokumentu saturu Andris jau minēja, bet vēlreiz atgādināšu, ka šajā dokumentā ir apkopota ne tikai Latvijas pieredze, Latvijas normatīvajos aktos iekļautais, bet arī starptautiskā pieredze. Līdz ar to dokumentā lietotie termini var atšķirties no normatīvajos aktos definētajiem, bet, protams, primāri ir un saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti. Par pašu dokumentu saturu. Dokuments ir diezgan plašs un tur daudz arī ir teorijas, bet šodien mēs akcentēsim, pievērsīsimies tikai tām sadaļām, kuras mēs paši praksē esam ieviesuši un ceram, ka tās varētu būt noderīgas arī jums. Dokuments būtībā no tādiem 4 blokiem sastāv. Sākumā ir ievads, ir definīcijas, ir būtiskāko normatīvo aktu uzskaitījums. Otrā sadaļa ir vispārīgās vadlīnijas un 3., 4. veido pakalpojumu sadaļu. Kā iedalās pakalpojumi? Šeit ir atspoguļot starptautiskā pieredze, bet gribu teikt, ka būtība neatšķiras no tā, kas ir noteikts Latvijas normatīvajos aktos un kāda ir starptautiskā pieredze. Pamata pakalpojumus veido visi tie pakalpojumi, kas ir saistīti ar ēku, kas ir neatdalāmi no ēkas, un ko izmantos jebkurš lietotājs, kas lietos ēku, vai tā būs viena telpa vai puse no ēkas. Kā piemēru varu minēt inženieru komunikācijas, pieņemsim ventilācijas sistēmu, kas ir kopīga visai ēkai, vai video novērošana, kas ir visam ēku kompleksam vai ēkai, un pieguldošā teritorija. Savukārt papildu pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus klients pats var izvērtēt, vai nu pirkt no pakalpojumu sniedzēja, vai nodrošināt pats, vai iespējams atsevišķi pakalpojumu lietotājiem nemaz nav nepieciešami. Tālāk pievērsīšos jau apsaimniekošanas vispārīgajām vadlīnijām. Šodien mēs runāsim tikai par šiem te iezīmētajiem tematiem, un tas būs apsaimniekošanas stratēģija, apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamība, ēku tehnoloģijas, vadības sistēma un ilgtspēja. Ar ko būtu jāsākas apsaimniekošanas procesam? Tā ir apsaimniekošanas stratēģija. Apsaimniekošanas stratēģija var būt kā atsevišķs dokuments, tā var būt sadaļa no uzņēmuma stratēģijas, tā var būt sadaļa no, pieņemsim, portfeļa stratēģijas, vai tie var būt atsevišķi dokumenti kā pasākumu plāni. Ko būtu svarīgi iekļaut stratēģijā? Noteikti jābūt mērķiem, skaidri formulētiem, izmērāmiem. Noteikti būtu jāiekļauj sadaļa par to, kādas tehnoloģijas tiks izmantotas, lai šos mērķus sasniegtu. Tāpat nozīmīgi ir norādīt, kā tiks kontrolēta pakalpojuma kvalitāte, kā klients ar jums varēs sazināties, ja viņam īpašuma lietošanas laikā rodas kāds jautājums vai ir kāda problēma. Tāpat, ja īpašums, apsaimniekotājs nodarbojas arī ar būvniecības pakalpojumu, tad ļoti būtiski ir norādīt arī būtiskos kritērijus, kas ir sasniedzami būvniecības procesā. Jo pēc būvniecības pabeigšanas tieši tas, kas tur būs uzbūvēts un kādas sistēmas uzstādītas, radīs tieši ietekmi uz to, vai būs iespējams sasniegt apsaimniekošanas stratēģijā noteikto.
Kad stratēģija ir izstrādāta, tad, protams, jāķers pie plānošanas. Ir jāgatavo aktivitāšu darbību plāns, lai šo te stratēģiju ieviestu un īstenotu. Kad plāns sagatavots, protams, tas ir jāievieš. Kā jau minēju, noteikti ir jābūt šiem te izmērāmiem rādītājiem, jo pēc noteiktā perioda, kad īstenota ir darbība vai konkrēta aktivitāte, ir nepieciešams pārbaudīt, vai tas, ko mēs esam iecerējuši, tiešām ir sasniegts. Gribu teikt, ka nevienmēr procesus, piemēram, ir iespējams nodefinēt sākotnēji uzreiz, perfektus un tādus, kas ir nemainīgi ilgstoši gadiem lietojami. Mūs ļoti ietekmē gan ārēji, gan iekšēji apstākļi, kā rezultātā pilnīgi noteikti visas stratēģijas ir jāpārskata un jāveic uzlabojums. Tātad, kad esam pārbaudījuši, tad, protams, atkal plānojam, saprotam, kas ir jāuzlabo, un ejam atkal ciklu no jauna. Šo pieeju mēs izmantojam ne tikai plānošanas laikā, bet arī pēc tam jau atsevišķos procesos, pieņemsim energo pārvaldībā, par ko stāstīs vēlāk arī mans kolēģis. Gribu minēt dažus piemērus, ko izmanto valsts nekustamie īpašumi tieši pārbaudīšanā vai kontrolēšanā, kā veids mums ar mūsu izvēlēto plānu, stratēģiju un aktivitātēm. Katru gadu veicam klientu apmierinātības aptaujas. Aptauju rezultātā un ietvaros klientiem ir iespēja novērtēt apmierinātību ar esošajiem pakalpojumiem, kā arī aptaujas beigās ir atvērtie jautājumi, kur klients var brīvi izteikt savus vēlmes, kādus pakalpojumus papildus klienti vēlētos no mums saņemt. Šī gada aptaujas rezultātā klienti ir norādījuši, ka viņi labprāt vēlētos saņemt tādus pakalpojumus kā mēbeļu uzglabāšanas, utilizēšanas pakalpojums un dažādu ekspertu pakalpojumus, kā piemēram energo pārvaldības ekspertu pakalpojumus, būvekspertu pakalpojumus, BIM speciālistu un citus. Ļoti būtiski sekot līdzi arī finanšu rādītājiem. Mēs to darām katru mēnesi, tātad sekojam līdzi, vai mēs iekļāvamies budžetā un joprojām varam turpināt pēc tās pašas stratēģijas. Ja konstatējam, ka ir kādas novirzes no budžeta, tad, protams, arī ir jārēģē un jāmaina pieeja. Šogad esam ieviesuši arī pakalpojumu kvalitātes kontroli, par ko detalizēti stāstīs man kolēģi Madara. Mērķis ir turpmāk uzlabot pakalpojumu kvalitāti, tieši tāpēc mēs reiz ceturksnī šīs kontrolas veiksim turpmāk. Un noteikti arī būtiski ir regulārs tikšanās ar klientiem, lai iegūtu atgrieznisko saiti. Tātad pie stratēģijas viens punkts, ko neminēju, bet ļoti būtiski tajā ir iekļaut arī, kā notiks saziņa ar klientu. Mūsu gadījumā esam izveidojuši klientu atbalsta dienestu, kas strādā 24/7 režīmā. Tur klientiem ir iespēja pieteikt savus jautājumus, un lai visiem būtu skaidrs, kādos termiņos tiks veikta jautājuma risināšana, esam noteikuši arī to kritiskumus, un tie ir 3 avārijas, steidzama un normāla pieteikumi. Lai nebūtu pārpratumi, protams, arī ir svarīgi saprast, ko nozīmē katrs no šiem formulējumiem. Tātad avārijas ir tādi pieteikumi, kuri ir tiešs apdraudējums vai nu īpašumam, vai cilvēkiem, lietotājiem vai jebkurai trešai personai. Un reakcijai jābūt nekavējoties. Tas mūsu gadījumā mēs esam noteikuši, ka 3 stundu laikā ir jāierodas īpašumā un jāveic avārijas lokalizācija. Minēšu piemēru, vētras laikā norauts jumts vai daļēji norauts jumts. Tātad 3 stundu laikā pakalpojumu sniedzējiem vai mums ir jāierodas, lai lokalizētu vietu, norobežotu, lai nebūtu turpmāks īpašuma apdraudējums vai cilvēku. Ja iespējams, protams, veicam arī kādas darbības, lai turpmāk nepasliktinātu īpašumu stāvokli, piemēram, uzliekam plēvi uz jumta. Un pēc tam jau tā novēršana seko pēc tam. Steidzam kritiskumu pieteikumi ir tādi pieteikumi, kuru novēršana
nav tik kritiski, jo tā nav avārija, bet tomēr, ja nekas netiktu darīts, tad avārija varētu iestāties. Šādus pieteikumus novēršam 3 darbdienu laikā. Savukārt normāls kritiskums ir jebkurš pieteikums risināms jautājums. Vēlos varbūt pieminēt, ka bieži vien mums ir šajā sistēmā ir tādi pieteikumi, kurus nevar atrisināt šajos noteiktajos termiņos, objektīvi iemeslu dēļ. Ir nepieciešams meklēt papildu finansējums. Jautājums ir risināms ilgtermiņā, piemēram, izstrādājums projekts. Šādos gadījumos mēs novirzām to uz remontdarbu sarakstu, par ko savukārt stāstīs vēlāk mans kolēģis Ralfs. Ir 3 kanāli, kā pieteikt pieteikumus. To var darīt zvanot, sūtot e-pastu vai izmantojot mobilo aplikāciju. Kopsavilkums par šo video. Paldies! Paldies Baibai un Andrim. Un kā nākamā sadaļa būs vairāk stāsts par to, kā efektīva un ilgspējīga īpašuma apsaimniekošana nav iedomājama bez mūsdienīgām tehnoloģijām, par ko mēs paši esam arī pārliecinājušies dzīvē. Ko sniedz viedās tehnoloģijas ēku uzturēšanā, kādas sistēmas, programmas, ierīces un datu krāšanas metodes ļauj mums darbus veikt atbilstoši augstākajiem standartiem. Par to mums pastāstīs nekustamā īpašuma tehniskās uzturēšanas daļas vadītājs Uģis Šulcs un pēc tam būveksperts Ralfs Cīrulis. Lūdzu, Uģi. Labdien! Tad turpināt Baibas iesākto, es pastāstīšu par ēku automatizācijas vadības sistēmām, par jaunu lietu, ko mēs esam sākuši pētīt. Šobrīd ir jāsaka, esam jau ieviešanas stadijā, jeb sākumā ģeogrāfiskām informācijas sistēmām, kuras var pielietot nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, un pavisam nedaudz pieķeršos ilgtspējai. Tātad ēkas vadības sistēmas uzdevums ir nodrošināt tai pievienoto ēkas inženieru komunikāciju un sistēmu darbības reģistrēšanu, datu uzkrāšanu un analīzes funkcionalitāti. Tā ir definīcija, es nezinu pat no kāda dokumenta, bet definīcija, un runājot no dzīves, parasti ir tā, ka būvnieki izvēlās iet vienkāršotu ceļu, un viņi vadības sistēmām pieslēdz standarta klasiskas lietas. Apkuri, ventilācija, varbūt elektrību, jeb apgaismojumu, bet parasti ar to arī aprobežojās. Diemžēl jāsaka, ka jebkurš lietas, jebkurš papildus sensors, jebkura papildus sistēma, kas ir pievienota ēkas vadības sistēmai, tikai viņa bagātina. Vadības sistēma kļūst funkcionālāk, un viņi dod arī iespēju inženieriem, kas strādā ar to ēku, saprast, kā tā ēka dzīvo, attiecīgi nodrošināt labbūtību iemītniekiem, rūpēties par resursu taupību. Minēšu piemēru. Ventilācijas sistēma klasiski. Viņi ir ieregulēti, ka viņi ieslēdzās stundu pirms darba laika, stundu pēc darba laika izslēdzās, viņi tur dudina savā nodabā. Bet ja viņi papildinātu, piemēram, ar sensoru, kas mēra CO2 koncentrāciju telpā, tad to sistēmu varētu darbināt režīmā, saucamā pēc nepieciešamības. Respektīvi, ja telpā neviens nav bijis, sistēma guļ. Ja telpā ir sapulcs vai sanākuši cilvēki, līmenis ceļās, sistēma sāk strādāt ātrāk. Šī nav nekāda baigā inovācija. Es redzu dažas smaidu zālē. Tas ilustratīvs piemērs. Tas laikam ir Miera ielā, Jaunā Rīgas teātrī šobrīd tāda sistēma tur ir un strādā.
Iesim tālāk, minēšu vēl devēju, telpu noslodzes devējs. Piemēram, ja mēs dienas laikā reģistrējam, ka telpā neviens nav bijis, tad mēs varam attīstīt jaunu pakalpojumu, veikt uzkopšanu pēc pieprasījuma, respektīvi ieplānot, ka mēs uzkopjam nevis katru dienu noteikti kvadrātmetru skaitu, bet tīram tikai tās vietas, kuras ir jātīra, kuras ir bijušas piesmērētas. To mēs iegūstam tādu informāciju no datuvadības sistēmas, apkopēji saņem darbu uzdevumu, viņi tur, kur nav jāiet, tur viņi arī to netīra. Tad pamat ideja ir, ka jo komplicētāk un bagātīgāk ir vadības sistēma, jo vairāk mums ir informācijas un vairāk mēs varam plānot, kā tā ēka dzīvo, kā taupīt un kā cilvēkiem tur labāk justies. Tad paturpinot manu domu, kvalitīva un laba vadības sistēma ir tāda, kas sniedz mums pilnīgu drošību, un es te nerunāju tikai par fizisku, runāju arī par tehnisku drošību ēkā. Nodrošina energoefektivitātes visas mūsdienu vajadzības, lai mēs varam sekot patēriņiem, lai mēs varam ne tikai ļaunprātīgi nogriezt un netērēt, un saldēt iemītnieks, bet sabalansēt to taupību arī ar cilvēku komfortu, kur tur atrodas ēkā. Strādājot ar salīdzinoši lielu portfeļu daudzām ēkām, mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir vēsturiskas vadības sistēmas, mums ir jaunākas, daudz un dažādi ražotāji, kas mums prasa ļoti liels, salīdzinoši liels resursus to sistēmu uzturēšanā. Pirmkārt, jau personāla apmācībā, rezerves daļas atjaunošanas, lietotāju apmācībā. Tāpēc mēs nonācām pagājušo gadu pie tāda slēdziena, ka mēs ieviešam centralizētu vadības sistēmu visiem mūsu automatizētiem īpašumiem ar funkcionalitāti. Pirmkārt, ka ēkas ir vadāmas attālināti, mums nav jābrauc uz konkrētu objektu, mēs to varam darīt attālināti, mēs to varam darīt vienu vietu. Tā ir sistēma, kurā mēs varam apmācīt mūsu cilvēkus salīdzinoši vienkāršāk, ja tur ir viena sistēma, viena apmācība. Un esam sapratuši, ka 3 būtiskām lietām jābūt tādā sistēmā. Tātad tur jābūt ir klientu un lietotāju portālam, jeb lietotājs pēc viņam deleģētām vajadzībām. Viņš var atvērt to datoru no rīta un apskatīties, vai arī saņemt, telefonā kādu apvienotu atskaiti, kā tā ēka dzīvo, kas par nakti noticis vai nav. Vadības konfigurācijas daļa, tas ir vairāki profesionāļiem, kuri to ēku slēdz tur iekšā ārā. Un kļūt pārsniegumu žurnāls, tas ir arī profesionāļiem, tehniķiem, varbūt arī pārvaldniekiem, lai atrastu tās lietas, kas varbūt nestrādā līdz galam. Apvienojums abiem šiem slaidiem ir tāda doma, ka šodien jau būvējot vai jaunu ēku ar vadības sistēmu, vai arī pārbūvēt ēku, kur ir vadības sistēma, noteikti, es gribu uzsvērt, noteikti jāpievērš uzmanība, lai vadības sistēmai būtu funkcionalitāte ne tikai savākt datus un parādīt datus, bet arī vadības sistēma, lai būtu spējīga ēku darbināt. Respektīvi, lai mēs varētu iet soli tālāk un izmantojot mākslīgo intelekta risinājumus un mašīnu mācību, piemēram, lai varētu pēc mūsu iestatītiem parametriem, salīdzinot ar cilvēka ātrumu un spēju, es teiktu, momentāni ēku regulēt. Ja kaut kur apgaismojuma līmenis vajadzīgs ir savādāks, robots to ir sarēķinājis, tāpēc, ka tur ir vairāk cilvēku telpā ienākuši, apgaismojuma līmenis palielinās. Ja vajadzīgs ventilācijas līmeni pacelt, tad tas arī notiek pēc robota vadīta algoritma. Un arī tā laikam nav nekāda tāda, nākotnes inovācija, šodien tā jau ir īpašuma, kas tā strādā. Tas mans uzsvars ir uz to, ka, ja mēs kaut ko pērkam, tad pērkam pārdomāti un pērkam uz nākotni vērstu. Varbūt iztērējam drusciņu vairāk, bet ticiet man, mēs taupīsim gan uz komfortu, gan uz resursu patēriņu pēc tam. Jānis vēlāk pieskarsies mūsu darba rezultātiem pagājušā gadā par energoefektivitāti, kur mēs pievērsāmies tieši šām lietām, kaut kur taupīt uz ventilācijām, uz apkurēm un piereglēt. Tie cipari ir iespaidīgi, ko var panākt. Un tagad tas, kas mums jāizdara vēl.
Ir mīkstskapja noteikumi 730, kur ir pateikts, un jau tur precīzāk tas ir 10. punktā pateikts, ka nedzīvojamām ēkām no 1. janvāra 25. gada tajās ir jābūt ierīkotai vadības sistēmai, tieši tiem pirmām 3 lietām, ko es teicu sākumā. Tātad reģistrēšanai, datu uzkrāšanai, analīzei. Ierobežojums, jeb slieksnis ieviešanai ir 290 kW uzstādītā jauda apkurs. Tad, ja tā ēka ir mazāka, tad tas uz to ēku neatiecās. Bet atkal mūsu tajos 36 ēkās, kur tas ir jāizdara, ir iekšā kādas ēkas, kur varbūt tā nav noteikuma prasība, bet kur mēs esam sapratuši, ka tādas lietas uzstādot, ja to sistēmu, tā ēkai būs ieguvums. Protams, nav jēga kaut ko uzstādīt ēkā, kur ir tikai radiatori. Tur varbūt, ka ir jāpārvērtē. Bet ir arī ēkas ar mazākām, varbūt siltumjaudām, kur tas ir jādara. Un tātad 23. gadā 12 ēkas mums ir aprīkotas, ir varbūt ar nopietnākām sistēmām, mazāk nopietnām, bet šā kā tā funkcionalitāte viņas izpilda prasīto, un arī energo pārvaldības sektora kolēģi, es saprotu, ir apmierināti to, ko viņu rezultātu viņi dabū. Jā, tad mums vēl ir 24 ēkas ejams, 24. gadā. Tādi 2 zīmīgi skaitļi. Tālāk būs video, bet pirms video ievada es jau pieskāros, ka mēs no šī gada sākām pētīt, un šobrīd jau ir ieviest mūsu vajadzībām ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Un es zinu, ka jau daudz, es laikam pirmoreiz saskāros, es vēl biju tikko inženieris jauns, tas ir daudz gadus atpakaļ. Bet toreiz tās ģeogrāfijas informācijas sistēmas bija karšu materiālu apstrāde. Es zinu, ka daudzas iestādes pašvaldības teritorijālu plānojumu stājas uz ArcGIS vai maksas vai uz bezmaksas produktiem. Bet kāpēc es mūsu uzmanību pievērsa? Jau dažus gadus tās tehnoloģijas ir iegājušas mājā, viņas jau ir iekštelpā. Respektīvi, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas var izmantot telpu apsekošanai, dažādu lietu iekārtu lokalizēšanai telpās. Es zinu, ka pagājušā gadā Tehniskās universitātes 2 studenti laikam tai jaunam arhīvam uztaisīja iekštelpu navigācijas aplikāciju. Ja tur ienāk jaunā mājā, tad telefonā var atrast kabinetu, kur jāiet, un tad ar bultiņu aiziet. Tas viss ir iekštelpās, un tas viss strādā. Un mēs šeit saskatījām ļoti lielu potenciālu mūsu portfeļu pārvaldībai. Viena lieta, protams, ir ģeogrāfija un adreses un kartes, kur mēs varam skatīties, kur mūsu īpašuma vai zemes gabala atrodas, kas pārvaldnieks tajā adresē ir, un tādas dažādas lietas. Bet otrs, mēs virzamies strauji priekš ar ideju, ka mēs to izmantosim inženieru komunikāciju apkalpošanā. Tātad salīdzinoši ātri, tas ir profesionālim, tas ir pusstunda, pat nav vajadzīga, var sagatavot anketai jautājums. Ja es zinu, ka man jāiet kaut kāds darbs darīt, nezinu, apskot šī māja, uzkopšanas kvalitātei. Tur pusstundas laikā var sagatavot, ne tikai sagatavoties apsakošanai, bet sagatavot jaunu anketu, izdomāt, ka es gribu to pārbaudīt, to paskatīties, to var ātri izdarīt, tehnoloģija to pieļauj, un tas ir pēc tam arī kaut kādā veidā saglabājums un analizējams. Tas ir viens. Otrs, var būt iekšā telpu plāni ar atzīmētām iekārtām, un tehniķis iet veikt, piemēram, kādu agregātu apkopi. Tad viņš pienāk pie viņa, viņš identificē gan sevi, gan to agregātu, un viņš planšetē var apskatīties vai telefonā, kas viņam tur jādara. Viņš var atrast aprakstu, un viņš var atzīmēt, ko viņš ir izdarījis. Mēs tiekam vaļā no papīriem, mēs tiekam vaļā, kas mums šobrīd atzīšos inženieru komunikāciju apkalpošanā. Laika zīmoks ir ļoti tāda traģiska lieta, jo pakalpojums sniedzēji parasti saka, ka viņi ir aizgājuši, bet varbūt, ka nekur nav aizgājuši. Ja? Tad tādā veidā mēs arī kvalitātes kontroli kaut kādā veidā pacelsim citā līmenī. Skatāmies video. Valsts nekustamajos īpašumos ir daudz dažādas sistēmas, kurās glabājas dati. Tāpēc tika meklēts risinājums, kā šos datus apvienot vienotā datu bāzē. Kā risinājumu izvēlējāmies veidot vienotu ģeotelpisko datu bāzi, kura attēlotu datus vizuāli, un tos būtu arī iespējams vēlāk analizēt.
Kartē ir iespējams attēlot visus valsts nekustamajiem īpašumiem piederošos nekustamos īpašumus. Šādi ir ērti un viegli pārskatīt īpašumu atrašanās vietas un pārskatīt datus. Šajā konkrētajā skatā redzam ar gaiši zaļu krāsu iekrāsotas ēkas un ar tumši zaļo krāsu iekrāsotas zemes. Šajā gadījumā dati tiek attēloti pēc kadastra kartes datiem. Kartē iespējams ātri un ērti atrast sev interesējošo adresi. Piemēram, meklētājā ierakstam Tallejas iela 1 un no meklētāja piedāvājuma izvēlamies mums interesējošo adresi. Kā redzam, karte nomaina skatu un aizved mūs uz izvēlēto vietu. Šādā veidā var veidot datubāzi ar nekustamiem īpašumiem un mums nepieciešamo informāciju. Stāvu plānus iespējams vizualizēt arī izmantojot AutoCAD veidotus plānus. Mūsdienās visām jaunajām būvēm tiek veidoti projekti un stāvu plāni pieejami digitālā formātā. Konkrētajā demonstrācijā izmantojām Tallejas ielas 1 3. stāva plānu. Kā redzam, šis plāns jau ir detalizētāks. Ir redzamas sienas, kāpnes, atsevišķi kabineti, durvju un logu ailes. Pietuvinot konkrētu stāva daļu, redzam, ka ir pievienoti papildu objekti. Šajā gadījumā tās ir ventilācijas sistēmas klimata kontrolas iekārtas, bet tādā pašā veidā iespējams attēlot arī cita veida komunikācijas. Konkrētajā demonstrācijā parādīsim, kā iespējams veikt apkopi kondicionieriem, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas risinājumus. Šīm klimata kontrolas sistēmām ar zinām regularitāti tiek veikti apkopes darbi, kas tiek reģistrēti izmantojot anketas formu. Formu var atvērt skatot kartē kādu no klimata kontrolas sistēmām. Atverot karti telefonā vai planšetē, ir iespējams izvēlēties mums interesējošo klimata kontrolas sistēmas objektu, kuram vēlamies veikt apkopi. Objektam ir iespējams pievienot QR kodu, ko nolasot caur aplikāciju, aizpildīsies nepieciešamā pamatinformācija par objektu. Šajā gadījumā ielasīsies iekārtas numurs. Darbinieks aizpilda nepieciešamos laukus par veiktajiem darbiem. Ir iespējams veikt arī fotofiksāciju, ja tā ir nepieciešama. Kad forma ir aizpildīta, darbinieks parakstās atvēlētajā laukā par darbu veikšanu un iesniedz anketu apstrādei. Pēc darbu veikšanas iespējams sagatavot izdruku un noformēt dokumentu, kas satur darba laikā reģistrēto informāciju objektā pie iekārtām, kā arī paralēli sekot līdzi aktuāliem veiktajiem darbiem pārskata lietotnē, kurā ir apkopoti vēsturiskie reģistrētie darbi, lai varētu novērtēt nākotnē veicamo darbu apjomu. Izdrukā iespējams iekļaut informāciju par visiem arī konkrētajā datumā veiktajiem darbiem. Izdruka satur visu informāciju, ko darbinieks ir aizpildījis anketā, objekta numurs, veikto darbu saraksts, darba veicējs un datums, kad tika veikti darbi. Izdrukas iespējams sagatavot un eksportēt uz Word dokumenta formātu. Šāda veida apsekošanas anketas un izdrukas var pielāgot un pielietot dažādu cita veida objektu un inženieru komunikāciju apsaimniekošanā. Tā, esam nonākuši līdz ilgtspējai. Neatceros, kurā vietā es to lasīju, bet būvniecība un nekustamā īpašuma sektors tieši vai netieši atbildīgs par 3. daļu no CO2 emisijām. Tas apjoms laikam izklausās drausmīgs, man liekas, un ir skaidrs tas, ka mums kaut kas ir jāsāk darīt, lai līdz 50. gadam sasniegtu plānotos vēlamos rezultātus. Un, runājot par ilgtspēju nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, mēs to saredzam sekojoši, ka ilgtspējas novērtēšana, ēkas ilgtspējas novērtēšana jau jāsāk idejas brīdī, vai tā ir jauna būvniecība, plānojot, jeb domājot pa viņu, vai domājot pārbūves, jeb rekonstrukcijas, mēģināt saprast, ko mēs gribam, kādai tā ēkai vajadzētu būt, cik mums viņu liela vajag un ko tā ēka, kādas funkcijas pildīs. Nākošais posms ir projektēšana, kur viss iepriekšējais papildinās jau ar profesionāļu projektētāju skatījumu, kā to varētu to vīziju
pasūtītāji, jeb ēkas īpašnieki realizēt un kā varētu sagatavot dokumentus priekšbūvniekiem. Tālāk ir būvniecības posms, kur ir galvenais uzsvars jāliek uz to, ka jāsaprot, kādi materiāli tiek izvēlēti, kādas CO2 pēdi tie materiāli ir atstājuši, kādas būvdarba tehnoloģijas tiek izmantotas. Un pēdējais posms, kas mums liekas svarīgākais, tā ir pārvaldīšana, kas laikam garākais posms ēkas ciklā. Pārvaldīšanas posms vairāk ir noteikti saistīts ar enerģijas taupīšanu un plānotu izmantošanu. Bet svarīga lieta šajā posmā ir visu iepriekšējo zināšanu, eksploatācijas laika, pieredzes apkopošana, lai brīdī, kad pārvaldīšana atkal pārtop idejā, vai nu runa par ēkas pārbūvi, vai jaunu būvēšanu kaut kur citur, lai to pārvaldīšanas pieredzi varētu nodot tālāk jau idejas sagatavotājiem. Ilgtspēja īpašuma sektorā ir mūsu izpratnē nepārtraukts process. Ir 4 aspekti, kuri būtu jāņem vērā visos šajos posmos. Viņi ir uzrakstīti slaidā. Tas ir vide, enerģija, komforts un LCE un AIA. Man paldies, laikam viss. Paldies, Uģi. Dodam vārdu būvekspertam Ralfam Cīrulim. Labdien! Kā jau Aija minēja, mēs pastāstīsim par pamatu pakalpojumiem. Es izstāstīšu par ēku apsekošanām un uzturēšanu un par to, kā mēs plānojam remontdarbus un ugunsdrošības jautājumus. Kolēģis Jānis izstāstīs par energopārvaldības jautājumiem. Sāksim ar ēku apsekošanu un uzturēšanu. Lai mēs ieplānotu ēkā kādus remontdarbus, tad mums ir jāveic kaut kādas sākotnējas darbības. Vispirms mums jāskatavo ir apsaimniekošanas plāns. Tātad mēs detalizēti uzskaitām, kas mums ir ēkā un kādā stāvoklī tas ir. Plus mēs vēl sadalām atbildību, kādas uzturēšanas pakalpojumus nodrošinās apsaimniekotājs un kādas nodrošinās ēkas lietotājs. Nākamais jau mēs veicam ēku apsekošanas. Apsekošanas mēs esam iedalījuši 2 grupās. Viens ir vizuālās būvju pārbaudes un otrs ir inženieru apsekojumi. Vizuālās būvju pārbaudes mums veic ēku pārvaldnieki. Pēc mūsu iekšējās kārtības ir noteikts, ka tas tiek veikts 2 reizes gadā. Tad 1 reizi gadā mēs veicam būves daļu apsekošanu un 2 reizes gadā mēs veicam inženieru tīklu apsekošanu. Nākamā kategorija inženieru apsekojumi, tad zem tās iet iekšā visas periodiskās apsekošanas, tehniskās izpētes, ugunsdrošības auditi, tad jebkuri inženieru apsekojumi, kas mums kaut kādā veidā rada remontdarbu nākotnes plānus. Nākamā kategorija varbūt nav tieši saistīta ar ēku apsekošanām, tas ir tehniskās apkopes. Tad mums ir noteikts, ka mums pakalpojumu sniedzēji, veicot kādus reglamenta darbus, viņi mums sniedz arī informāciju par to, kādas mums ir nepieciešami nākotnes remontdarbi. Un tad, kad mēs esam visi šīs iepriekšējās darbības veikuši, tad mums ir radies kaut kāds remontdarbu saraksts. Tad ir jāsaprot, ko no tā visiem mums jāsāk ir darīt. Nākamajā slaidā mēs esam uzlikuši tādus kā pieturu punktus, kā tad mēs plānojam remontdarbus. Pirmais ir pavisam noteikti nepārtraukts process, tas ir ēku apsekošanas un remontdarbu vajadzību apzināšana. Mēs priekš sevis esam izveidojuši speciālu remontdarbu reģistru, tad kāpēc mēs tādu izveidojām? Mēs sākam analizēt visus mūsu apsekojumus, visus vugda aktus, visur, kur ir mūsu remontdarbi. Mēs secinājām to, ka mums ir 12,000 aktuāli vajadzību. Līdz ar ko mēs saprotam to, ka mums ir vajadzīgs kaut kāds plānveidīgs un process, kā mēs šo visu neatbilstības varam novērst. Tad, kad mums reģistrs ir izveidots, tad mēs varam ķerties jau klāt pie prioritāšu un novēršanas periodu noteikšanas. Mums katram īpašumam ir izveidota darba grupa, tad ēkas pārvaldnieks, ēkas NI vadītājs un būvinženieris. Tad ēkas pārvaldnieks pārzina ēkas, ikdienas darbu, NI vadītājs jau vairāk pārzina finanses un tiešā komunikācijā klientu, un būvinženieris ir piesaistīts tāpēc, lai mēs noteikti kaut loģisku darbu secību. Un, ja iespējams, lai vairāk darbus apvienot vienā projektā. Piemēram, ja mēs rokam vaļā ēkas pamatus un gribam taisīt hidroizolāciju, tad lai nav tā, ka mēs nākošu gadu ieplānojam siltināt, būvēt zibens aizsardzību, tas viss ir jāapvieno vienā, projektā. To mēs veicam ikgadēji no 1. aprīļa līdz 31. maijam. Tad jau 31. maijā stātos es klāt, kā šī procesa vadītājs.
Man ir jāizanalizē katrs šis darbs, ko mēs viņu darīsim, ko mēs teiksim, tā, virzīsim caur operatīvām izmaksām uz OPEXiem, ko mēs liksim uz kapitāla ieguldījumiem, uz CAPEXiem. Un plus vēl jāsadala, ir, kura pārvalde šos darbus veiks. Tad vai no apsaimniekošanas pārvalde, vai no attīstības projektu pārvalde. Tad, ja mēs esam tikuši līdz nākošajam punktam, tas ir budžeta sagatavošana nākamajiem 3 gadiem. Augusta 1. nedēļā tiekamies ar visiem NI vadītājiem, un mēs skatāmies cauri katra īpašumā pieteiktos darbus, tad iepriekšējo sagatavotās provizoriskās izmaksas, kas ir, un saliekam, ko mēs tiešām, lai mums tā būtu, ka mums visiem darbiem pretī ir arī finansējums. Šobrīd mēs jau šogad esam pēdējā stadijā, tas ir budžeta apstiprināšana, tad mēs esam sagatavojuši mūsu remonta darbu projektu, iesnieguši finansistiem, finansisti vēlreiz pārskata, ko mēs esam salikuši uz OPEXiem, ko uz CAPEXiem, vai tiešām būs arī finansējums šiem visiem darbiem, un tālāk jau tas tika iesniegts uz valdu uz apstiprināšanu realizācijai. Tad īsts kopsavilkums, kāpēc tāds reģistrs ir vajadzīgs. Kā jau minēju, 12 000 darbu, ir vajadzīgs kaut kāda uzskaita tā, lai mēs plānotu un kaut ko nepalaistu garām. Un otra lietā mēs salīdzinājām nākošā gada remonta plānu projektu pret 19. un 20. gada, tad mēs secinājām to, ka mūsu darba apjoms ir gan arī pieckāršojies. Līdz ar ko skaidrs, ka mūsu darbi paliek detalizētāki un vairāk uzskaitāmi. Šeit ir pavisam neliels izgriezums no remonta reģistra. Šie ir Talējas ielas darbi. Arī gribētu teikt, kāda vismaz trešdaļa tikai no darbiem. Šeit mēs jau redzam mūsu reģistra, teiksim, tā kā iezīmes par tiem pieturpunktiem. Pirmais, kas man pats galvenais svarīgākais ir, ka katram darbam ir savs unikāls kods. Tad, ja mēs gribam nokrāsot fasādi, tad mums ir speciāls kods tam darbam, un mēs viņu nevaram palaist garām. Mēs varam izsekot, kurā stadijā viņš ir. Tad pirmais ir visa jau darba apzināšana, otrais jau ir, kā es minēju, prioritāšu noteikšana, ko mēs darām no aprīļa līdz mājam. Tad mēs nosakām, kādā periodā mēs tos darbus gribam novērst. Mēs nosakām 2 gadu periodu, 5 gadu periodu un 10 gadu periodu. Un saliekam darbus, kādus mēs veiksim kādā secībā. Tālāk mēs sadalām, ko darīs apsaimniekošanas pārvalde, attīstības pārvalde, un tāpat jau uzreiz sadalām, kas būs operatīvās izmaksas un kas būs kapitāla ieguldījumi. Kad mums ir arī sagatavotas izmaksas viss arī mēs liekam iekšā remonta darbu reģistrā, un mēs redzam, ka blakus izmaksām ir arī izmaksu datums. Tad tagad mēs sāksies to jau aprīlī nākušais plānošanas gads, mēs jau varēsim pastīties, kad ir ieliktas izmaksas, un varēsim pieņemt lēmumu, vai viņas ir jāpārskata, vai viņas ir aktuāls. Un pēdējās jau kolonas ir, tad mums jau norādīts konkrēti, kurā gadā mēs šo darbu izpildīsim, no kāda finansējuma avota, kāds būs grāmatvedības kods, un jau provizoriski ieliekam, uz kuru mēnesi mēs šos darbus izpildīsim. Nākamā tēma būs par apsakošanu ar droniem. Esam sagatavojuši jums nelielu video, kā mēs apsaimniekošanas vajadzībām izmantojam dronus. Kopš 2020. gada valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde izmanto dronus gan būvi, gan zemju apsakošanā. Apsakošanas ar droniem sākām izmantot, jo sapratām to, ka dažreiz organizēt apsakošanas ar pacēlājiem alpinistiem ir sarežģīti un darbietilpīgi. Piemēram, ja ir jāveic jumta apsakošana, ir nepieciešami 2 cilvēki, kas ir izgājuši apmācības darbam augstumā un kam ir piešķirts speciāls inventārs, kas ikgadēji ir jāpārbauda. Savukārt, lai veiktu apsakošanu ar dronu, ir nepieciešams tikai drons un 1 cilvēks, kas māka rīkoties ar dronu. Arī uz pašu apsakošanu var ietaupīt laiku, bet jāvērš uzmanību uz to, ka ar dronu var fiksēt tikai vizuāli redzamus defektus. Šajā piemērā redzam, ka veicām 40 hektāru zemes apsakošanu, lai pārņemtu valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanā. Un ļoti ātri un efektīvi varam veikt apsakošanu ar dronu, lai pārliecinātos, ka īpašums ir sakopts un nav veikts nekādas patvaļīgas būvniecības. Tāpat bieži vien izmantojam dronus jumta apsakošanām, kur nav nodrošināta piekļuve. Un kā šajā piemērā redzams, piemēram, veicām jumta apsakošanu un konstatējam to, ka jumta segumam ir iztrūkstošas skrūves. Šeit redzams vēl viens piemērs, kur mēs veicam ēku iekštelpu apsakošanu un konstatējam pazīmes, kas liecina par bojāt jumta segumu. Ēkas lietotājs informēja, ka jumts ir samērā nesen nomainīts, aptuveni pirms 10 gadiem, bet tomēr, lai pārliecinātos, ka jumts ir labā stāvoklī, mēs veicam apsakošanu ar dronu. Un apsakošanas laikā konstatējam to, ka ir ļoti daudz izbūves nepilnības, kas veicina seguma nehermētisku.
Nākamajā piemērā mēs redzam angāru, kurš no iekšpuses viss ir apšūts, un mēs nevaram identificēt nokrišņu iekļūšanas vietu. Veicam apsakošanu no drona, un pāris sekundžu laikā iespējams identificēt nehermetiskās jumta seguma zonas. Bieži veicam preventīvas apsakošanas. Šajā piemērā redzam vienu no būvs fasādēm Rīgas centrālajās ielās. Ātri identificējām potenciālo bīstamību un organizējām bīstamības novēršanu. Šajā piemērā redzam arī, ka būvs jumta nav piekļuvis, un mēs bijām pasūtījuši tehniku tīrīšanu. Ar dronu varam ļoti ātri un efektīvi pārbaudīt, piemēram, veikto darbu kvalitāti, vai tehnikas ir iztīrīts, vai tas jāveic atkārtoti. Šajā piemērā redzam vienu no Rīgas centra iekšpagājumu fasādēm. Veicot apsakošanu, konstatējām, ka uz zemes ir nobirzs apmetums, bet no zemes līmenī nevarējām identificēt bojājumu zonu. Apsakošanu veicām ar dronu un konstatējām, ka no pēdējiem stāviem birst nost apmetums. Tad īsts kopsavilkums. Ar droniem apsakošanas veicam mēs 2 inženieri. Un gribētu teikt, ka pēdējā pusgada laikā nav bijusi tāda nedēļa, kad mēs viņus neizmantotu. No apsakošanas viedokļa arī dronus ir vieglāk izmantot tīri arī darba drošības dēļ. Jo, ja mums ir jāapsako ar pacēlā vai alpīnismu, tad vienmēr pastāv kaut kādi riski. Kamēr ar dronu tu esi uz zemes, droši arī visu var apsakot. Nākamā lieta, ko vēlos jums pastāstīt, ir ugunsdrošība. Tad 3 galvenie jautājumi. Viens ir auditi. Mēs kopš šī gada maija esam ieviesuši tādu lietu, ka auditiem kopš 2019. gada mēs esam ieviesuši, ka mums tiek veikts reiz 2 gados katra īpašuma audits. Tad, ko auditā dara? Mums ir izstrādāta standarta anketa, kas principā ir tests uz visiem ugunsdrošībai nozīmīgajām sistēmām un ugunsdrošības risinājumiem. Piemēram, mēs ejam caur ēku, auditors iet apsakot un viņš skatās pēc risinājumus, vai evakuācijas norādes strādā, vai ir veikts viss apkops, vai visi dokumenti, visi kārtībā. Tad mēs preventīvi nodrošinamies to, lai mums ēka būtu droša no ugunsdrošības viedokļa. Un tad mēs arī saulēcīgi varam izcēt, kas mums būs jānovērš. Viens ir nelielās neatbilstības, mēs jau uzreiz novēršam apsaimniekošanas ietvaros, un otrs ir, ja kāds lielāks pārbūs vajadzīgs, mēs jau uzreiz, kā iepriekš minējām, mums ir remonta reģistrs, ko mēs reģistrējam un jau sākam novērst šīs neatbilstības. Otra lieta - apkopes. Visām ugunsdrošībai nozīmīgām sistēmām mēs tāpat visas apkopes veicam pēc reglamenta, tad regulāri veicam apkopes, kur mums pakalpojums sniedzējs arī sniedz kaut kādu informāciju, ja mums vajadzīgi kādu uzlabojumu. Un trešā lieta - tas ir apmācības. Šis ir domāts par personāla apmācībām. No šī gada maija mēs esam ieviesuši online sistēmā šīs apmācības. Piemēram, ko tas atšķirās? Ja mēs esam viens liels kolektīvs, 50 cilvēki, tad mums vajadzīga kaut ikgadēja apmācība. Ja mums nākošais mēnesis atnāk jauni darbinieki, tad mums atkal tā apmācība ir jāņem un katru reizi jāiepērk pakalpojumus, kas to nodrošinās. Savukārt online apmācībā tas viss ir vienkāršāk. Ja mums atnāk jauns darbinieks, mēs viņu pievienojam sistēmai, viņš pats izskata visus izējas materiālus, noskatās visus video un pats arī patstāvīgi izpilda testu. Tad viens pats izpilda savu instruktāžu. Un vēl viena lieta, kas nāk kopā ar online apmācībām, tas ir praktiskā dzēšanas ar ugunsdzēšanu aparātu virtuālajā vidē. Tātad virtuālajā vidē ir uztaisīti vairāki scenāriji ugunsgrēkam, un apmācāmais var izvēlēties konkrētu ugunsdzēšanu aparātu tipu un izmēģināt savas prasmes. Galvenais ir tas, ka tu tiešām arī tiek ņemts vērā visu ugunsdzēšanu aparātu, piemēram, darbības ilgums. Ja mums dzīvē reāli tas aparāts ir 10 sekundžu laikā, ja mēs viņu varam izpūst, tad tieši tāpatās arī virtuālajā vidē. Tāpat tur tiek ņemts vērā arī viss, cik mēs tālu esam no tā ugunsgrēka. Tas arī būs viss. Paldies! Paldies, Ralf! Ik viens vēlētos savā īpašuma portfelī ilgtspējīgus, videi draudzīgus un resursus taupošus īpašumus. Kā panākt iekštelpu klimatu atbilstoši standartiem un tā, lai arī darbinieki justos droši un komfortabli? Par to, kā izmantot elektroenerģiju efektīvi, pastāstīs energopārvaldes sektora vadītājs Jānis Kļaviņš, bet par to, kā īpašumu uzkopt ilgtspējīgi un kādus rīkus izmantot, lai tas būtu efektīvi, pastāstīs uzkopšanas pakalpojumu sektora vadītāja Madara Kļava. Lūdzu. Labrīt visiem klātesošajiem. Šodien es padalīšos pieredzē un pastāstīšu par valsts nekustamo īpašumu
pieeju energopārvaldībai. Sākšu ar to, ka, lai ieviestu jebkurā uzņēmumā vai iestādē energopārvaldības sistēmu, īstenībā sākumā ir nepieciešams tikai divas lietas. Pirmais ir līderība no augstākās vadības puses, un otrs ir vajadzīgs kvalitatīvi dati. Līderība nozīmē to, ka vadībai ir jāapzinās energopārvaldības nozīmība, jāizvirza tā kā prioritāte un jānodrošina visi vajadzīgie resursi, lai to realizētu. Bet kvalitatīvu datu gadījumā īstenībā sākumā jums nav nepieciešams nekādas smalkas energo monitoringa sistēmas. Pilnīgi pietiek ar to, kas jums jau ir. Jūsu grāmatvedībā, jebkuri komunālie rēķini, galvenais ir sākt šos datus apkopot un analizēt. Valsts nekustamajos īpašumos energopārvaldības sistēma ir certificēta jau kopš 2016. gada. Un arī mēs sākām pamazām. No sākuma sistēmā bija ietverta tikai valsts nekustamo īpašums kā uzņēmums, pašu apdzīvotās telpas, bet tagad, 2023. gadā, energopārvaldības sistēma jau aptver pilnīgi visas mūsu pārvaldībā esošās ēkas. Un tagad mūsu energopārvaldības sistēmā ir tādi 5 galvenie darbības virzieni. Pirmais, protams, ir energoefektivitātes uzlabojuma meklēšana. Tas ir pirmām kārtām jau veicot ēku energosertifikāciju, veicot atsevišķu objektu, klientu, iekārtu, energoefektivitātes novērtējumus un, protams, arī energomonitoringa rezultātā konstatētās lietas. Nākamais svarīgais punkts ir klientu izglītošana, jeb informācija. Mēs sniedzam jebkādus rakstiskus materiālus, izdevumus materiālus, ko pielīmēt pie sienām. Mēs varam nodrošināt seminārus. Respektīvi, mūsu eksperti spēja pastāstīt par visām lietām, kas palīdzētu klientam izmantot savu biroju energoefektīvi. Trešā, mūsu pamata lieta ir energomonitorings. Tas nozīmē to, ka mēs, kā energopārvaldības sektors, vācam visus iespējamos datus, analizējam viņus un izdaram attiecīgi secinājumus un sniedzam rekomendācijas, kā rīkoties. Nākamais ir ļoti būtiski arī, ko iepriekš pieminēja kolēģis, vadības automatizācijas sistēma attīstības ēkā, jo tas noteikti palīdz samazināt enerģijas patēriņu, kaut vai viņš arī pieskārās tēmai par to, ka sistēmas jau šobrīd iespējas ir tādas, ka viņi jau paši sako līdzi gan mikroklimata prasībām, gan enerģijas patēriņam un cenšas sabalansēt šos divus pieprasījumus bez cilvēku klātbūtnes iesaistes. Un, protams, arī mēs kā eksperti energoefektivitātes jomas iesaistamies būvniecības projektos. Jau pašā idejas stadijā ir svarīgi nodefinēt prasības, kas tālāk palīdzēs šo ēku energoefektīvi vadīt un uzraudzīt tās patēriņus un monitorēt mikroklimatu. Un, protams, arī projektēšanas un būvniecības gaidā piedalāmies, pārspriežam jebkāda veida piedāvājums, jeb iespējamās izmaiņas, kas varētu to ietekmēt. Un, lai mēs nodrošinātu kvalitīvu energo pārvaldības pakalpojumu mūsu visā portfelī, mēs esam tos šobrīd sadalījuši 3 līmeņos, kas pēc būtības atšķirās pēc tā, cik bieži mēs skatāmies uz tos ēkas datiem. Tad pirmais līmenis ir praktiski lielākā daļa no ēkām, kur šobrīd varbūt nav iespējams attālināt vadīt siltumezglus. Arī tais ēkas patēriņš ir stabils bijis pēdējos gadus. Nav bijis tāda izteikti vajadzība pievērst viņai lielāku uzmanību. Tātad mēs datus apkopojam reizi gadā un skatāmies, vai ir bijusi kaut kādas anomālijas, vai tur bijis. Respektīvi, ja ir konstatēts, ka gada laikā ir bijis būtisks enerģijas patēriņa pieaugums, attiecīgi inženieriem tiek nodots uzdevums, lai šo situāciju izpētītu un sniegtu rekomendācijas. Tālāk. Otrajā līmenī un trešajā katru gadu ēkas tiek mainītas. Otrais līmenis nozīmē, ka mēs reizi mēnesī apskatāmies enerģijas patēriņas datus un sakojam līdzi jau salīdzinām mēnešus pret mēnešiem, lai
konstatēt kaut kādas anomālijas jau ātrāk spētu reaģēt. Un, teiksim, šīs ēkas tiek padziļināti pētītas, lai tad arī, ko iepriekš pieminēja, remonta darba plānā likt iekšā jau kaut kādas būtiskas nepieciešams uzlabojums. Un, vispārīgi uzraudzītu arī inženiersistēmu darbību, vai viss ir kārtībā. Un trešais līmenis ir augstākais, tās jau ir ēkas, kuras ir aprīkotas pilnībā ar attālinātu vadību, ir iekštelpu mikroklimata sensori. Un tādām ēkām mēs, teiksim, mūsu inženieri strādā jau vismaz 3 reizes nedēļā apskatās datus, seko līdzi, kas tur notiekās, un trešajā līmenī mums ēka tiek ielikta uz gadu. Un tas galvenais mērķis inženieriem ir vienu apkursu, vienu dzesēšanas sezonu, to ēku izpētīt, sagatavot pēc tam režīmu karti, kā to ēku energoefektīvi eksploatēt. Bet beigās mūsu tas galvenais mērķis jau ir nodrošināt to nepieciešamo mikroklimatu, klientu prasības un standartus un MK noteikumus. Un to visu mums jāpanāk ar pēc iespējas mazāk enerģijas patēriņu. Un, ja mēs runājam par to, kas ir energoefektivitāte, tātad tas ir pirmkārtam jau enerģijas patēriņš, nevis samazināšana. To mēs tērējam enerģiju, atbildot uz 3 jautājumiem. Kur tas ir vajadzīgs, kad tas ir vajadzīgs un tieši tik daudz, cik tas ir vajadzīgs. Ja pirmie 2 jautājumi ir salīdzinoši vienkārši, kur un kad, tātad kur tas ir tur, kur cilvēki atrodas, tad, kad viņi tur atrodas, tad pēdējais tas tieši cik daudz ir jāpievada siltumenerģijas ēkā, tas ir sarežģītākais. Un priekš tā nepietiek, teiksim tā, mums ir mikroklimata sensori, enerģijas patēriņa dati un kā iekārtas strādā režīmi. Tas viss ir tāda mehāniska informācija, kas beigās neiedod to pilnu aidu. Šeit nāk iekšā tā mūsu vajadzība interesēties par klientu vajadzībām un atsauksmēm. Šādā veidā mēs katru mēnesi cenšamies aptaujāt savus klientus 3. līmeņa ēkās, lai noskaidrotu, kā tad mūsu iekārtas nodrošinātie parametri atsaucās uz klimatu. Kāda tā vidējā temperatūra ēkā. Vai visiem ir, lielākai daļai ir komfortabli, vai lielākai daļai tomēr ir kaut kādas tehniskas vai ir problēmas, kuras būtu jārisina. Un šādu veidu aptaujām var noskaidrot ļoti daudz. Mēs izsūtām arī regulāri šo informāciju, lai tad skatītos līdz dinamikai, vai uzlabojas situācijai vai nē. Un, katru mēnesi tas aptaujas anketa aptuveni 15 jautājumi, kas skar mikroklimatu un kaut kādas īpašākas varbūt jautājums, kas ir uz sezonu vajadzīgi noskaidrot, lai konstatētu kaut kādas problemātiskās vietas. Un arī ar to visu nepietiek. Nepieciešama vēl, kā jau es arī teicu, viens no darbības virzieniem ir tā komunikācija. Tātad mums ir jāuztver mērķtiecīga komunikācija, tātad mums ir jāsaprot, ko mēs gribam pastāstīt saviem klientiem. Piemēram, apkurses sezonas sākumā ir ļoti svarīgi pastāstīt, kā lietot viņiem pieejamos klimata regulēšanas iekārtas, ja ir pults pie sienas tādi, ja ir termoregulācijas vārsti radiatoriem, un jebkas cits, kas tajā ēkā ir pieejams. Informāciju cenšamies sagatavot viegli uztveramu, dažādos veidos, gan, kā jau minēju, gan informatīva materiāla, gan varam arī mierīgi pastāstīt kādā prezentācijā, attālinātā seminārā, kā to darīt ātri, viegli. Protams, mums ir arī jāskatās līdz rezultātu kontrole, tajā izpratnē, ko tad mūsu tā komunikācija ir devusi. Attiecīgi, ja mēs vienā mēnesī pastāstījām par tām klimata kontrolas iekārtām, kā viņas izmantot, tad mēs nākamreiz aptaujājam, vai ir uzlabojusies situācija, vai ir saprotams, ka tā informācija, kas ir bijusi, un vai ir kaut kādas mazāk pieteikumi bijuši par to, ka pultis nestrādā un tā tālāk. Un, protams, tā saziņai ir jābūt regulārai. No tās ir viedokļi kaut vai, ka katru gadu jau darbinieku sastāvs var mainīties, prioritātes mainās uzņēmumiem, attiecīgi tad katru apkurses sezonu, katru dzesēšanas sezonu būtu šī tā informācija jāatjauno aktuālā.
Un beigās jau tas viss mums pagājušajā apkurses sezonā citīgi strādājot pie visiem šiem jautājumiem, Talijas ielā esam spējuši samazināt siltumenerģijas patēriņu par 41%, salīdzinot ar iepriekšējo 3 gadu vidējo rādītāju un elektroenerģijas patēriņu par 11%. Kas naudas izteiksmē, ņemot vērā to, ka energoresursu cenas strauji kāpa, ir ievērojams 350 000. Jā. Paldies par uzmanību. Sveiki. Uz priekšu. Madara, lūdzu. Aiziet. Tad man ir jāpastāsta par pēdējo sadaļu, kas ir apsaimniekošanas papildu pakalpojumi. Precīzāk stāstīšu par uzkopšanas pakalpojumu, jo Baiba jau pieminēja mēbeļu un ekspertu konsultācijas. Mēbeles un telpu aprīkojumu utilizēšanu, pārvešanu, uzglabāšanu. Tādu pakalpojumu esam jau šogad ieviesuši un ir klienti, kas jau to ir izmantojuši veiksmīgi. Līdz ar to turpmāk arī mēs uz to tieksimies, ka mēs varam piedāvāt un par ekspertiem Baiba jau stāstīja. Tad uzkopšanas pakalpojums katram uzkopšanas pakalpojuma lietotājiem kopā ar ēkas apsaimniekotāju ir jāizstrādā uzkopšanas plāns, kas atbilst tieši viņa īpašumam svarīgākajām lietām. Uzkopšanas pakalpojumi iedalām 2 daļās. Plānotie pakalpojumi, kas ir telpu uzkopšanas pakalpojums, ģenerālā tīrīšana un, piemēram, paklāja nomaiņa. Un neplānotie pakalpojumi, tie ir pakalpojumi, ko mēs darām pēc nepieciešamības, kā, piemēram, bīstama atkrituma izvešana un uzkopšana pēc remontdarbiem. Jā. Šis ir ļoti svarīgi, jo gan plānotie, gan neplānotie uzkopšanas pakalpojumi spēj saglabāt palīdz saglabāt īpašumu un tā aprīkojuma vērtību, kā arī organizācijas estētisko vidi. Pie uzkopšanas kvalitātes mēs vēlamies vērst uzmanību, ka būtu jāizmanto uzkopšanas kvalitātes standarts, jeb INSTA 800. Tas ir standarts, kas ir vērsts uz uzkopšanu kā procesu, nevis uzkopšanu kā... Tas ir vērsts uz... Tā. Tas ir standarts, sauc arī par tīrīšanu ar acīm, teiksim to tā, un tas ir vērsts uz pašu rezultātu, nevis uz procesu. Jā, mēs ejam uz to, kad nepievēršam uzmanībam ar kādām slotām un kādiem materiāliem mēs uzkopjam, bet mēs gribam redzēt kvalitātes līmeni, ko mēs esam noteikuši katrā ēkā. Un par to ir jāvienojas pašam lietotājam kopā ar uzkopšanas darba speciālistu, kopā ar uzkopšanas darba vadītāju un nosakot noteikto kvalitātes līmeni. Arī valsts nekustamie īpašumi ir izstrādājuši kvalitātes anketu, par ko esam sagatavojuši arī video. Valsts nekustamie īpašumi ir digitalizējuši uzkopšanas pakalpojumu kvalitātes anketu, lai process būtu ātrs un vēl iesniedzams atrodoties objektā. Uzkopšanas pakalpojumu anketas atvieglo darbu vairākām struktūru vienībām, piemēram, uzkopšanas pakalpojumu sektoram un nekustamā īpašuma pārvaldniekiem. Uzkopšanas pakalpojumu sektors pārbaudas veids izlases kārtībā, savukārt pārvaldnieki reizes ceturksnī. Uzkopšanas pakalpojumu kvalitātes jautājumus esam pielāgojuši 2 jomām – telpām un teritorijai. Apskatīsim tuvāk telpu uzkopšanas anketu. Lai telpu uzkopšanas vērtēšana būtu objektīva, tā jāveic tikai, kad uzkopšana ir veikta vai agri no rīta. Verot vaļā jaunu apsekojumu, nepieciešams izvēlēties īpašumu. Anketu esam sagatavojuši pa jautājumu grupām. Klienta iesaiste, telpu uzkopšanas personāls, biroja darba sapulču telpas vai zāles, koplietošanas kāpņu telpas, gaiteņi, garderobas priekštelpas, sanitārās darbinieku ģērbtuves un ēdamzāles virtuves telpas. Ar lielu prieku apsekojumu veikšanā iesaistām savu klientu, kas ar uzkopšanas kvalitāti dzīvo savos objektos katru dienu. Vērtējot telpu uzkopšanas personālu, pievēršam uzmanību, vai tas ir nodrošināts ar profesionāliem uzkopšanas līdzekļiem un inventāru, ievēro iekšējās kārtības noteikumus un darba drošības noteikumus. Vai personāls ir atpazīstams un izmanto atbilstošu darba apģērbu. Ja telpu ikdienas uzkopšanā tiek nodrošināta dežūra apkopēja, vērtējam arī tās reaģēšanas ātrumu un darba kvalitāti kopumā. Biroja darba sapulču telpās vai zālēs tiek vērtētas dažādas zonas.
Katrā zonā novērtējot, vai kopumā ir pamanāmi putekļi, gruži, netīrumi vai traipi. Novērtēšanai ir svarīgi apskatīt dažas zonas vietas, piefiksējot un norādot attiecīgo zonu, kur ir lielākais netīrumu īpatsvars. Pie katra jautājuma varam pievienot fotoattēlu, kas ir ļoti būtisks process, lai izvairītos no subjektīva viedokļa. Šādu vērtēšanu veicam visām telpu grupām, vadoties no anketā izveidotajiem jautājumiem. Īpaši uzmanību pievēršam sanitāro telpu tīrībai, telpas tīrībai kopumā, nerūsējošo tērodu stikla spoguļu virsmām, higienas preču apjomam turētājos, grīdu, virsmu, sienu un atkritumu urnu tīrībai. Nepieciešamības gadījumā, kad ir konstatēts kāds trūkums, varam izveidot pieteikumu REMS sistēmai. Ja esam konstatējuši lietas, ko vēlamies piebilst papildus esošajiem jautājumiem, to atzīmējam sadaļā citi konstatējumi. Iesniedzot anketu, jāizdara vēl pēdējās lietas. To jāparaksta. To paraksta abas iesaistītās puses, ja apsakojuma laikā piedalās arī klients. To var nosūtīt e-pastā, saglabāt PDF formātā, un tā automāti saglabājās REMS sistēmā, kuru pēc tam mēs varam atvērt un nosūtīt ārpakalpojumu sniedzējiem. Tad turpinājumā ir mūsu iniciatīva un vēlme sākt ar inovatīvām darbībām, un mēs iesakām telpu uzkopšanā, un ne tikai telpu uzkopšanā, izmantot robotizētas iekārtas, kā piemēram robotizētas putekļu sūcējus, iebūvētas putekļu sūcēju sistēmas vai ērti lietojami bezvadu putekļu sūcēji, kas arī jums kā lietotājiem ļauj uzkopt telpu nepieciešamības gadījumā, kā ārpus nepieciešamības gadījumus, ja kaut kas izbirs vai izlīs. Tas mums visiem ir ērti lietojams. Protams, runājot par uzkopšanu un ilgtspēju, ir ļoti būtiski uzsākt atkritumu šķirošanu. Domāju, ka publiskajam sektoram tajā ir jārāda piemērs. Arī mēs paši esam uzsākuši jaunu atkritumu šķirošanas sistēmas, atkritumu maisu šķirošanas sistēmas apskati un iepazīšanu, ko esam jau piedāvājuši arī klientiem. Tā ir Longopak sistēma, ko mēs redzam šeit attēlā. Tā ir inovatīva un ilgtermiņā resursu taupoša atkrituma maisu sistēma, kuru ir viegli izmantot, nav saskaras ar atkritumiem, un tā ir laiku taupoša arī uzkopšanas darbiniekiem. Un tā būtiskākā ieguvums no tā ir tas, ka mēs samazinam izlietotu atkritumu maisu apjomu. Savukārt gribu arī uzsvērt to, ka ir ļoti svarīgi mainīt uztveri, kad sāk šķirot atkritumus tādajādi, ka ir nepieciešams atbrīvoties no zemgalduma izkastēm vai jebkurām atkritumu tvertnēm, kas atrodas biroja telpās, citās vietās. Un, kā jau minēju pirms tam, tas ietaupa uzkopšanas darbinieku laiku, tas ietaupa resursus, CO2 izmešus, un kā arī liek nedaudz mūsu darbiniekiem izkustēties nedaudz. Jā. Kā vienu no piemēriem vēlos minēt Talais ielas 1 nomnieka pāriešanu uz šādiem 3-daļīgiem šķirojumiem konteineriem. 3 stāvos mēs uzstādījām 20 konteinerus, noņemot visas atkrituma tvertnes, kas bija novietotas dažādās vietās. Vai jums ir aptuveni ideja, cik daudz tvertnes mēs noņēmām 3 stāvos? Visas, jā, taisnība, visas, un uzstādījām tikai 20. 350 nebūs nedaudz vairāk. Nedaudz vairāk, bet būs vairāk. 869. Mūsu precīzais skaits ir 921 tvertne, 3 stāvos, jeb 14,000 kvadrātmetros. Apjoms ir liels. Un tas 20, es attīšu atpakaļ 20 tādas 3-daļīgas šķirojumās tvertnes. Tāda viena izmaksā, šobrīd mums ir nopirkts ārpakalpojums, izmaksā 450 eiro. Viņa ir darināta Latvijā, ar roku darbs uztaisīts, un līdz ar to. Jā, paldies. Teikšu paldies kolēģiem. Un kā nākamo runātāju pieteikšu biznesa izcilības daļas projektu vadītāju Jānu Biržnieku, kurš dalīsies stāstā par to, vai iespējams mākslīgais intelekts pārņems apsaimniekošanu vai nepārņems, par to, kas apvieno dronus, robotus un viedo tehnoloģiju, un kas slēpjas aiz vārdu burtu savienojuma PropTech. Lūdzu, Jāni. Sveiki visiem! Visus varu iepriecināt, ka es runāju pēdējais šodien. Un paldies! Un
Jā, teikšu daudz ko arī stāstīja mani kolēģi, teikšu daudz ko jūs noteikti jau zinat, bet kopumā runāšu par tehnoloģijām tā mazliet plašāk. Tika nosaukti šodien daudzi piemēri, geogrāfiskās informācijas sistēmas, droni, dažādas informācijas sistēmas, kuras palīdz strādāt gan ar energodatiem, gan ar klientu datiem. Šīs visas tehnoloģijas paiet zem termina īpašuma tehnoloģijas, jeb angliski, kā ieteica PropTech. Un tās būtībā ir visas tehnoloģijas, kas ir kaut kādā veidā saistītas ar nekustamā īpašuma būvniecību, apsaimniekošanu vai attīstību. Tātad, ja jūs esat uzņēmums, kas kaut kādā veidā darbojās ar nekustamiem īpašumiem, tad tās būtībā jums ir visas tehnoloģijas ir zem šī termina. Un tā ir strauji augoša nozare, un tieši tāpēc arī mūsu apsaimniekošanas vadlīnijās šeit ir veltīta atsevišķa sadaļa. Mēs vienmēr tiecās būt par modernu un inovatīvu un dabai draudzīgu uzņēmumu, tāpēc šeit mēs redzam dažādus piemērus no īpašuma tehnoloģijām, iekrāsotie un vēl daudzi citi risinājumi ir šīs īpašuma tehnoloģijas, ko valsts nekustami īpašumi jau lieto, bet vēl vēlamies izcelt pāris tādus varbūt interesantākos piemērus. Un vēl vairāk piemēri ir arī atrodami vadlīnijās, mazliet detalizētāki, mērķētāki piemēri. Kolēģi jau pieminēja, ka viens no šiem risinājumiem ir būves informācijas modelēšana, jeb BIM, kas tad ļauj mums veidot digitālus modeļus digitālā vidē, dažādām būvēm. Un tas, protams, palīdz šajā projektēšanas un būvniecības stadijā, bet jāņem vērā, ka šeit ir arī milzīgs iegums apsaimniekošanas stadijā. Ir veikti pētījumi, ka lietojot šos BIM modeļus visā ēkas dzīves ciklā var ietaupīt no 10 līdz 18% finanšu līdzekļu. Tāpat arī roku rokā šeit arī redzējāt vai tūlīt redzēsiet, ir arī virtuālā un papildinātā realitāte. Virtuālā realitāte mēs ejam virtuālajā vidē, papildinātā realitāte šī te virtuālā vide atnāk pie mums ar kādu ierīci. Un te arī daudz dažādas iespējas, kā kolēģi minēja, tātad, piemēram, ugunsdrošības apmācības vai arī attālinoties mazliet no apsaimniekošanas varam klientiem parādīt mūsu ēkas vienlaicīgi, var parādīt vairākas, un tas arī visiem šķiet interesanti. Un vēl vēlos pieminēt arī, kas ir saistīts ar šiem modeļiem, ir droni, jeb bezpilota lidaparāti, kuriem ir ļoti liela iespēja šīs tehnoloģijas apvienot, savienot, kā piemēru var minēt, ja mēs iedodam kādai modernākai programmai, kuras jau ir pieejamas šobrīd tirgu BIM modeli, programma automātiski aprēķina lidošanas ceļu tā, lai visi, piemēram, šīs ēkas stūri tiktu perfekti nofilmēti, pārbaudīti, un ka cilvēks nevar pieļaut kļūdu kaut kādai plaisai nepalidojot garām. Piemēri ir daudz, un te tikai iztēle mūs ierobežo. Tālāk vēlējos parunāt par 3 šiem punktiem. Lai vērtētu, vai uzņēmums ir gatavs ieviest šīs tehnoloģijas, gan modernas, gan mazāk modernas, mēs esam nodefinējuši tādus 3 punktus, kas ir jāizvērtē, pirms mēs sākam visu šīs tehnoloģijas ieviest. Pirmais punkts ir vadības atbalsts, vai mums ir loģiski atbalsts no vadības, vai uzņēmuma lēmumi ir balstīti uz datiem, un vai ir kopējā datu domāšana uzņēmumā. Sistēmu sadarība. Es nerunāju tikai par IT sistēmām, vai sensoriem, vai novērošanas kamerām, vai lampām, bet arī par to, vai mums ir tādi objekti, kas ir gatavi, vai mums ir objekti pareizā attīstības līmenī šīm disruptīvākajām inovācijām, un, kā kolēģi minēja, vai mums ir sakārtoti un pietiekami dati. Un pēdējais punkts ir kompetence, vai uzņēmumi ir atbilstošie speciālisti, tie paši dronu operatori vai datu analītiķi, un vai uzņēmumi ir iespējas piesaistīt jaunu talantu, ja tāds ir nepieciešams. Vēl jāuzsver, ka
nepieciešams, protams, loģiski izvērtēt ieguvumus pret investīcijām, vai tas, ko mēs vēlamies sasniegt, ir līdzvērtīgs pret to, ko mēs tajā visā ieliekam. Un ir jāparedz arī situācija, ko mēs darīsim tad, ja šis mērķis netiek sasniegts. Tas ir ļoti svarīgs punkts, par ko jāpadomā. Viens no variantiem, ko var šādā veidā mazliet varbūt nodrošināt, ir divus procesus vienlaicīgi laist. Viens ir vecais bez īpašuma tehnoloģijām, un viens ir jauns. Noteikti tādu pārejas periodu, kā piemēru. Katram risinājumam būs citādāks šis te risinājums. Un vēlos izcelt tādus spilgtākos ieguvumus un izaicinājumus visām šīm tehnoloģijām. Kolēģi, protams, minēja ļoti iespējīgus ciparus saistībā ar energoefektivitāti, cik daudz līdzekļus var ietaupīt un cik mēs varam būt dabai draudzīgāki. Mēs varam uzlabot pilnīgi jebkādu darbu, kas ir saistīts ar datiem, gan ar ātrumu un precizitāti, gan par šo te datu apjomu. Šīs te jaunākās tehnoloģijas tad var mazliet palīdzēt mums šos datus analizēt. Un tāds ļoti, ļoti visiem saprotams piemērs, ka ja mēs apsakojam jumtu ar dronu, tad mums speciālists uz jumta nav jālaiž, un tas ir super droši, ka tur neviens nav. Un izaicinājumi vienmēr jādomā par regulējumu. Pieminējuši atkal dronus, tātad cik lielu dronu, kur mēs laižam un vai mums ir visas atļaujas. Mums ir jādomā par to, kā mēs strādājam ar datiem, vai dati tiek izmantoti tikai tiem mērķiem, vai dati tiek izmantoti tiem mērķiem, kurus mēs esam nodefinējuši. Un arī tehnoloģiskie ierobežojumi, vai vispār tas, ko mēs esam iedomājušies, ko mēs gribētu sasniegt, vai vispār šobrīd ir iespējams, jo fizikas likumi, cik tas drons var pacelt, vai cik viņam baterija ir liela, tāda viņam arī šobrīd būs. Un nobeigumā vēlos pateikt, ka pirms šo tehnoloģiju ieviešanas tad vēlreiz izvērtējam, saprotam, vai tas ir vērtīgi, vai tas sasniedz šo uzņēmuma mērķi. Un atceramies, ka nevajadzētu taisīt inovāciju pēc, bet sākam ar kādu konkrētu mērķi vai uzdevumu, kas mums ir jāsasniedz. Paldies, Jāni. Tu tā arī neatbildēji par mākslīgo intelektu. Tātad jautājums ir tāds, vai mākslīgais intelekts un ChatGPT ir iespējams izmantot apsaimniekošanā? Un, ja jā, varbūt tu vari minēt kādu piemēru. Jā, tātad visi tagad ir noteikti dzirdējuši par šīm te čata programmām, kas māk kā cilvēki sarunāties ar tevīm un var apvienot dažādas datubāzes, un sanāk runā ar datubāzi kā cilvēku, bet šeit ir galvenais izdalīt šīs te tehnoloģijas, ka katrai tehnoloģijai, katram mākslīgajam intelektam ir savs mērķis. Ja mēs runājam par šīm te čata programmām, tad tas ir valodu modelis, kurš var analizēt tekstu un skatīties uz datubāzi un atbildēt uz jautājumiem. Un tur piemērs ir, strādājot ar klientu datiem, ja mums ir anketa, kas ir no klienta ar brīvo tekstu, kas stāsta mums par kādu sāpi vai problēmu, tad šī programma var mums palīdzēt šo te garo tekstu, citreiz viņš ir garš, noīsināt, mazliet īsāk vai noklasificēt, cik tas ir svarīgi un tad attiecīgi atbildēt. Bet vēl cits mākslīgais intelekts ir arī tas, ko kolēģis minēja, Uģis. Šis tāds klasiskāks mākslīgais intelekts, kurš ir veidos konkrētiem uzdevumiem, piemēram, ēku apsaimniekošanai, ka mums būves vadības sistēmās ir iestrādāts mākslīgais intelekts, kurš māk, piemēram, izpētīt esošo situāciju biržā, pastīties, cik maksā elektrība un pastīties, cik šobrīd ēkā ir cilvēku, un tad attiecīgi izrēķināt, kā mēs tieši šo te apkuri vai gaisa sistēmu, cik stipri vai nestipri ieslēdzam vai izslēdzam. Paldies, Jāni. Pavisam īsi kopsaucot visu šodien pastāstīto, vēlreiz minēšu, ka vadlīnijas apkopo gan Latvijas, gan starptautisko ekspertu pieredzi un ieteikumus, un tas galvenais mērķis šim dokumentam bija veidot tādu vienotu un efektīvu un arī ilgtspējīgu standartu, jeb tādus uzskaitījumus, kas tad būtu tai nepieciešamās lietas nekustamā īpašuma apsaimniekošanai. Vadlīnijas ir iespējams atrast valsts nekustamo īpašumu mājaslapā, sadaļā pakalpojumi,
Un, ja ir vēlme, tad var arī noskanēt QR kodu un tūlīt pat viņus atvērt. Un mēs ļoti ceram, ka tās pamudinās publiskā sektora apsaimniekotājus uzlabot savu efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti. Bet, kas attiec uz privātajām organizācijām, ceram, ka tām tiks dota savā ziņā precīzāka izpratne par to, kādas tad ir šīs publiskā sektora prasības. Paldies jums par izrādīto interesi, pacietību un dalību šodienas pasākumā, un ar šo arī pasākums tiek slēgts un aicinu uz neformālajām sarunām pie kafijas tastes. Paldies!